Nekur pasaulē svētkos netiek klāti tik bagātīgi un sātīgi galdi kā Latvijā. Jāatzīst, latviešiem patīk labi un daudz paēst, un neviena krīze neliek šos vēdera priekus. Diemžēl, ja jau veselam cilvēkam kārtīgi izēšanās nenāk pa labu, kur nu vēl cilvēkiem, kas sirgst ar kādu hronisku kaiti, piemēram, cukura diabētu. Cukurdiabēts, tad, kad šo diagnozi pasaka, īpaši te ir runa tieši par otrā tipa cukurdiabētu, jo, kā es teicu, diabēti ir dažādi, un pirmā tipa diabēta pacientiem tas varbūt ir nedaudz atšķirīgi, bet runājot tieši par otrā tipa cukurdiabētu, tas ir diabēts, kurš saistīts ir ar lieko svaru, parādās dzīvē viens ļoti skarbs vārds, ļoti vienkāršs, bet tiešām skarbs, tas ir mērs. Arī Ziemassvētkos šis vārds, diemžēl, ir spēkā. Un daudziem no jums liekas, ka apēst vienu mandarīnu tas nav nekas, bet īstenībā divi mazi mandarīni satur tikpat daudz enerģijas, cik viens vidēji liels kartupels vai viena šķēle maizes. Tādēļ faktiski nav tādu produktu, ko es jums teiktu no saldumiem, ko jūs nedrīkstat nekādā veidā ēst. Tie var būt auzu pārsulu cepumi, tas var būt piparkūks, tie var būt 2-3 mandarīni, bet tie nedrīkst būt kilogrami. Tas nedrīkst būt ļoti daudz, jo neviens no saldumiem, lai mēs arī pievienojam, piemēram, rudzu klijas vai kaut ko citu, cepot cepumus vai piparkūkām saldinātājus, tāpat tur ir pietiekami daudz miltu, tāpat tur ir nedaudz arī cukura, un šie produkti neviens nav tādi, kas, jo vairāk jūs apēdat, jo paliekat veselīgāks. Tie ir našķi, un našķi ir svētki. Un tam ir jābūt, tam ir jābūt ar mēru, tas nedrīkst būt ļoti daudz. Informācijai, kas ir cukura diabēts. Tik izšķirti divi galvenie cukura diabēta tipi. Pirmā tipa cukura diabēts, ar to parasti slimo jauni cilvēki. Aizkuņa dziedzeres neražo insulīnu, tādēļ ar pārtiku uzņemtā glikoze nenokļūst šūnās un tiek traucēta vielmaiņa. Savukārt otrā tipa cukura diabēts. Ar šo slimību parasti slimo vecāki cilvēki, kuriem ir liekā svara problēma. Aizkuņa dziedzeres nepietiekamā daudzumā ražo insulīnu, vai arī insulīna funkcija audos ir traucēta. Ja ārsts jums ir iepriekš teicis, ka jums ir ļoti augsts triglicerīdu līmenis asinīs, tātad vairāk par 4, tad diezgan bīstami ir kombinēt šos te taukainos ēdienus, piemēram, šo cepeti, kartupeļus, kāpostus, kopā ar alkoholu. Jo šādā gadījumā apnās pēc šādu treknu uzturproduktu lietošanas daudz vairāk un intensīvāk alkohola darbības rezultātā veidojās mūsu organismā sintezētie tauki. Un tas var radīt problēmas arī ar aizkuņu dziedzeri. Un radīt tātad nākošajā dienā sāpes vēderā, kas tātad varētu būt saistītas ar nopietnām ķirurģiskām komplikācijām. Pēc svētku dienās ārsti iesaka ievērot mērenību maltītē, lietot vieglus, tauku un nesaturošus ēdienus. Tie ieteikumi tātad būtu pēc iespējas mazāk gaļas, bet varbūt to var aizstāt, piemēram, ar kādu zivs ēdienu, savukārt mēģināt lietot pēc iespējas daudz salātu, arī skābi kāposti tā skaitā, ko var pagatavot ar sīpoliem un nedaudz tātad zemu tauku satura krējumu vai eļļas. Tāpat ir šobrīd arī nopērkami arī citi svaigi salāti, kurus mēs varam plaši izmantot. Tie ir vājpiena, skāpiena piena produkti, paniņas, vājpiena kefīrs, jogurti, vājpiena biezpienas. Izvēle īstenībā ir, tikai mums kādreiz ir par to diezgan daudz jādomā, jo parasti pēc svētkiem paliek diezgan daudz ēdienu pāri, un mēs cenšamies šo ēdienu arī tad turpmāko dienu laikā arī apēst. Mans un tāpat arī daudz manu kolēģi endokrinologu vēlējums visiem pacientiem jaunajā gadā. Tātad būtu ēst ar baudu, daudzpusīgu, garšīgu, bagātīgu uzturu, bet ar mēru. Un tas vārdiņš gan jums, pacienti, gan man būtu tas, ko mums vajadzētu atcerēties. Šobrīd ir ļoti maz tādu lietu, kas ir aizliegtas un ko nedrīkst nekad. Gandrīz itin visu var, un arī ir tāds teiciens par to, ka arī mazu gabaliņu kūkas kādreiz var atļauties, ja ir svētki.
bet mācēsim to novērtēt, ka mums ir šāda iespēja.